Stokholma 31. maija. Vairāk tuvojās maratona centram, jo lielāks paliek tusiņš. Vi har många goda löpare här. Jā, 13 km tauta beidzot ir izdarbinājusies, vai tad pasiet normāli. Mums ir 20 km. Gribēju pateicināt sevi, bet tevi skriet ir baigi pielaicīgi. Jau 38 km un nenormāli apstāst. Ārkārtīgi vieglāk skriet. Pēc tam baigi. Laikam vai ļoti tukšie. Un īstenībā tas nav no vieglākiem. Es laikos kalnu augstā kalvā lejā. Tagad nenormāli. Nenormāli. Vēl kalnā jāskrien vienkārši. Kā raudāt gribā. Es nedomāju, viņus tik ātri. Super, nu tagad dažtādi sajūta, ka ritīgiem sportistiem ieskait iekšā tā. Maratons tiešām ārkārtīgi, man liekas, ka pilsētas maratons grūti, jo visu laiku ir mazi kāpumi, kritumi, divi apeļi, jāskrien augstā tiltā, kas ir apmēram reizes 4 augstāks nekā Vanču tilts, tas ir iedomāties. Cik daudz sanāk iet uz augstu, cik daudz sanāk iet uz leju. Jāpaskatās Eno Mundals, ko viņš rāda, kāda ir bijusi augstuma izmaiņa, bet visticamāk vajadzētu būt lielai, jo bija ārkārtīgi grūti. Visumā iet ātri, tā kā visi tie, kas nošķiet ātri, tie baigie vēli. Tagad tā, mums ir jāiet mājās, jāiet uz sevis, ar kaut kādām lietiņām, un laikam jau jāliekās vēl pie 15 tāds, kad pēdējie 5 km reāli gribējās stāvēt ārā. Un nedomāt par sievu un to, ka tā nevar, ja sieva grib ar vīru lapoties, tad es droši sākos. Ja ne ārā, tad vismaz sāk iet. Un iešana tā ir daļa no tā kā izstāstinās. Labi, čau! Circumstance